Ir 25. marts un Grobiņas pagastā pie Tores stacijas uz komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu pulcēs vīri un sievas sirmām galvām. Ierodas arī skolēni no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas. Tores stacija ir vieta, no kuras pirms 75 gadiem aizsākās sāpju un moku ceļš uz tālo Sibīriju, vairāk nekā 2500 Liepājas un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem. Abrīnojami ir tie cilvēki, kas šeit ir saglabājuši savu ticību, uzticību un katru gadu šeit brauc un piemin savus tuviniekus, lai arī viņi lielākā daļa neatcerās to izsūtīšanu, jo viņi bija mazi bērni. Daži ir dzimuši Sibīrijā, daži ir aizvesti, bet bērni. No Virgas izsūtīja. Cik jums bija gadi toreiz? 10. Un par ko jūs izsūtīja? Ne par ko. Zeme nebija, māja nebija, nekas tēvam nebija. Nekas nebija. Mēs dzīvojam tur Caklauzos, tādu māju Virgā. Tēvu paņēma 47. uz Narīļsku aizved. Prom uz Narīļsku apcietināja. Un jūs bijāt kur? Mēs Omskā bijām. Skolā gāju, Krievijā. Krievu valoda bija jāmācās, vai ne? Uzreiz bija jāzina tev runāt. Šite mums izsūtīja jau šitādās drēbēs, tad mums bijām no mājām tad mūsu. Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc? Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc? Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc? Kāpēc? Es mutiem vaicāju, kāpēc? Mēs ar kolēģi Gunāru nākam reizē, jo cilvēki jau mums ir vieni un tie paši. Mēs visi turamies kopā, kā taidienā, kad no šīs vietas daudzi mēroja ciešanu ceļu. Lai apliecinātu to, kad arī mūsdienu paudze patiešām saprot, kā tais laikos varēja būt. Mēs redzam, kas šodien notiek Ukrainā, un nepas sen mēs tikāmies barikāžu atceres dienā ar ukraiņu karavīriem. Atvainojiet. Viens jaunietis bez rokas, viens bez kājas, un tā, es teikšu, meitene, kura bija bijusi gūstā, tā vispār nerunāja. Un tāpēc arī es tagad aicinu, kas var pieceļamies un ar īsu klusumu brīdi godinām tos, kas nepārnāk. Tad ir ļoti būtiski runāt par tiem notikumiem, kādi ir bijuši pagātnē, lai mēs zinātu un saprastu. Es personīgi domāju, ka šis ir stāsts par ļauno. Un ļaunam šodien iespējams ir cita seja. Bet tas ļaunais joprojām ir ļauns, un mums viņu vienkārši ir jāuzvar. Un tāpēc es gribu tiešām, mīļie draugi, aicināt jūs pieminēt šos grūtos laikus, bet tajā pašā laikā skatīties uz nākotni un ticēt un cerēt brīvībai un Latvijas izaugsmē. 49. gada 25. marta deportācijas ir iecirtušas dziļu brūci Latvijas un latviešu tautas 20. gadsimta vēsturē. Vairāk nekā 42,000 nevainīgu cilvēku lopu vagonos tika aizvesti 1000 kilometru tālu uz Sibīriju, padarot viņus visus par likteņbiedriem. Tā laika bērni, tagad jau sirmgalvi, ir pateicīgi savam liktenim, ka tomēr izdevies atgriezties dzimtenē. Lai gan padomju laikā šeit nācies pārdzīvot nevienu netaisnību un pārestību, taču viņi ir spējuši saglabāt sevi ticību, cerību un mīlestību. Daudzi neizturēja dzīvi un neatgriezās, un tādu bija vairāk kā 5000. Bet mēs izdzīvojam, mēs atgriezamies. Cik liels ir mūsu nopelns? Pavisam jau neliels. Par to mums jāpateicās mūsu mammām.
Vai mēs ar mamām izrunājam to dzīvi tur? Nu, droši vien jau nē. Mamām bija smagi, un mamām bija arī bail par to runāt. Un savu stāstāmo mammas paņēma līdzi. Un tāpēc mūsu šodienas lielākā vēlēšanās ir, lai mūsu bērni, mūsu mazbērni, visi bērni, kas šeit ir, nekad nekāptu lopu vagonos. Viņus nenolaupītu, kā šodien tas notiek Ukrainā, jo agresors jau vēl nav apstājies. Tepat mums blakus 21. gadsimtā krīt bumbas, tiek šautas raķetes, līst asinis un katru dienu iet bojā tūkstošiem cilvēku. Un ja vien pārējā pasaulē beidzot līdz galam nesapratīs, ka agresors ir jāaptur un neapvienos spēkus, miers neiestāsies tik drīz. Mēs esam maza, bet patiesi spēcīga tauta. Un tikai spēcīga tauta spēj pārdzīvot šīs sāpes, lai dzīvot tālāk. Lai arī mūsu sirdis ir pilnas ar stāstiem un atmiņām par šo sāpīgo laiku posmu, esmu pārliecināta, ka šī diena, 25. marts, stiprina mūsu apņemšanos veidot taisnīgu un brīvu Latviju arī turpmāk. Paldies ikvienam, kas šodien atceras un godina deportācijas upurus un viņu mantojumu. Mēs, protams, visi lūdzam, un arī Kristus baznīca lūdz, lai Latvijā nekad vairs nebūtu karš, lai mēs dzīvotu mierā un drošībā. Taču mēs nevaram būt droši par savu ārējo drošību. Lai Dievs dod, ka nekad mums nav jāpiedzīvo nekas tāds, kā mums tauta ir piedzīvojusi pirms šiem gadiem. Un tomēr mēs varam jautāt, kur ņemt šo drošību. Un atbilde ir tikai viena. Šo drošību mēs varam ņemt Kristus brūcēs. Kristus asinīs, ko viņš izlēja pie krusta par katru cilvēku, arī par visiem mums. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas šajā pasaulē cieš. Mēs lūdzam par Ukrainas tautu, par Svēto zemi, par daudzām tautām šajā pasaulē, kas piedzīvo karu šausmas, kas piedzīvo teroru un citu veidu ļaunumu. Dāvā viņiem savu mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Tikai tavs miers var darīt brīvus un laimīgus. Arī esam ciešanās, var darīt laimīgus tevī. Manā dzimtā ir izsūtīts omīts tētis Aleksandrs Gustavs Eidiņš no Aizvīķiem. Man vīra dzimtā ir izsūtīta viņa vectēvs ar viņa vecākiem. Viņa vecāks bija pavisam maz puika. Viņš izsūtīja visu ģimeni. Kas ir pats svētīgākais, viņš atgriezās. Tēvs neatgriezās, māte palika vēl tur, bet viņu kā mazu puiku iesēdināja atpakaļ vienu pašu ar brāli, bet vienas pašas bez vecākiem vagonā un atsūtīja atpakaļ. Viņi šeit sāka jaunu dzīvi, kā mazi bērni, piedzīvoja ilgu mūžu, izaudzināja savus bērnus, mazbērnus un mazbērnus. Un kas ir pats svētīgākais, ko mēs no šī visa varam mācīties, ka mēs esam ļoti stipra tauta. Un mums ir tas jāstāst saviem bērniem, no kurienes viņi nāk. Viņi nāk no šiem stiprajiem cilvēkiem, viņi ir viņu pēcteči. Mums ir nevis jācer vai jāvēlas, lai Latvija būtu brīva, bet mums ir jāzina, ka Latvija būs brīva. Ir un būs. Jo mēs nesam šo stipro cilvēku gēnus. Tevā ģimenē nav neviens cietis, nekad nav runājis par šādām lietām, par izsūtīšanu?
esot, bet man nav baigi stāstīts tā padziļināt, tad es baigi nezinu. Bet tu gribētu noskaidrot? Jā. Kāda tev ir? Es noteikti gribētu noskaidrot, bet man ģimenē īsti nav par šo tēmu runājuši. Bet vēstures stundas skolā jūs taču runājat? Nav vēl bijis. Īsti nē vēl. Ja agrāk mēs maz ko sapratām, tad šodien redzot, kā vēsture ir sagriezusies, kādas ir Ukrainas ciešanas, mēs varam tikai iztēloties, kā ir gājis tai paaudzei. Un labi arī, kā Anseņa kungs teica, kad šeit tik daudz jaunieši ir, kad pedagogi par to domā, kā nodot vēstījumu gan šiem, gan nākošajiem jauniešiem, jo šo no aizmirst nedrīkst. Lai mēs saprotam, izprotam, audzinām bērnus tā, lai nekad nekas tāds nevarētu, lai mēs būtu patriotiski un vienoti.